Labdien visiem! Man sauc Reinis Asbristīgs, esmu maksājuma sistēma finanšu analītiķis Latvijas bankā. Strādāju 3,5 gadus. Galvenokārt tieši uzsāku darbu pie Digitāla Eiro projekta, kur arī esmu 3,5 gadus strādājis, un par to arī gribēju pastāstīt šodien. Man prezentācija, es saprotu, man ir pusstunda laika, es gribētu viņu pabeigt 20 minūtes, es atstātu 10 minūtes jautājumiem, varbūt mēs varētu parunāt par to projektu, jo, ja sanāk klausīties viņu pirmo reizi, tad pārsvarā parasti pēc prezentācijas ir vairāk jautājumu nekā atbildes. Tāpēc es gribētu galvenokārt saviem slaidiem pastāstīt lielo bildi, kāpēc Digitālais Eiro vispār kā projekts tika uzsākts, kā Digitālais Eiro varētu izskatīties un kad potenciāli viņš varētu tikt ieviests. Bet pašā sākumā, kas ir ļoti svarīgi, ir apskatīties atpakaļ, kas varbūt ir ikdienas lieta, bet par ko ikdienā mēs nepiedomājam. Šeit runājot tieši par mūsu ikdienas norēķiniem, kad mēs ejam uz veikalu, maksājam pie friziera vai par tādiem ikdienas tēriņiem. Ir divu veidu naudas un aktīvi, ko var izmantot, kas mums šobrīd ir pieejami. 3 blokos iedalāt. Ir centrālās bankas nauda, skaidrā nauda, banknotes un monētas, ir privātā nauda mūsu kontos, un tagad arī jāpiemina ir kriptoaktīvi un stabilās kriptomonētas, kas pieaug dēļ popularitātes pēdējo gadu laikā. Un ja mēs paskatāmies katru šiem blokiem, katram ir savas pozitīvās iezīmes un negatīvās iezīmes. Skaidrai naudai tas ir vienīgais naudas veids, ko izdod valsts, likumīgā maksāšanas līdzekļa status, kas būtībā nozīmē to, ka tirgotājiem visā Eirozonā viņus atpazīst šīs banknotes un viņas pieņem. Augstāks privātuma līmenis, jo, protams, norēķinos neiesaistās neviena trešā puse, plus arī izmaksu ziņā ir bezmaksas lietošana. Labi, mēs varam diskutēt par komisijām izņemot no bankomāta, bet tomēr, ja mēs maksājam tieši tā transakcija, viņi ir bezmaksas. Bet negatīvā puse tāda, ka viņi neatbilst mūsdienu vajadzībām. Un tad nāk privātā nauda, kas nodrošina šos te ērtības, attālinātos norēķinus, viss, kā mums patīk mūsdienās norēķināties. Bet negatīvās puses katrā transakcijā ir iesaistīta šī te trešā puse, un galā šis ir pakalpojums, ko mēs pērkam no bankām. Un to mums ir jāmaksā. Un tad ir privāti emitēti aktīvi, kas nāca solījumu decentralizēt visu šo te maksājumu infrastruktūru, būtībā piedāvāt digitālās banknotes, šīs skaidrās naudas pozitīvās iezīmes digitālā vidē, pilnībā decentralizējot, padarot šos norēķinus anonimizētus un neatkarīgus no bankām. Bet no negatīvās puses parastajiem kriptoaktīviem joprojām, kā mēs zinām, ir vērtības svārstības ikdienas norēķinos, būtībā mēs viņus nevaram izmantot. Un tad ir stabilās kriptomonētas, kas tagad līdz ar ASV politikas maiņu diezgan aug šī te popularitāte viņiem, bet viņi vairāk risina šos te lielos norēķinus, kas ir pārobežu norēķini starp valstīm, kur šobrīd vēl joprojām šīs sistēmas ir ļoti fragmentētas, dārgas un lēnas. Viņi pārsvarā fokusēs uz šo lietojumu gadījumu. Līdz kamēr viņi varētu nonākt līdz mūsu ikdienas norēķiniem, tur vēl vairāk gadu varētu paiet. Un pastoties, kā mēs norēķinamies šobrīd, ir Latvijas banka veids šīs te aptaujas iedzīvotāju, tad šeit 25. gadā mēs varam redzēt, ka ik nedēļu 78% no pirkumiem tiek veikti bezskaidrā naudā, un skaidrā nauda tiek izmantot tikai 22% gadījumu. Salīdzinot ar 21. gadu, mēs varam redzēt vienkārši to milzīgo straujo pieaugumu. Un šobrīd bezskaidrās naudas norēķini jau dominē visos mūsu maksājumos, gan tirzniecības vietās, fiziskās vietās, starppersonu norēķinos un internetā. Un tas, kas ir interesanti, ka pēdējo gadu laikā būtiski pieaug tieši tiešsaistes maksājuma īpatsvars. Ja pirms Covid mēs paskatītos, tas īpatsvars bija diezgan zemāks, tad Covid laikā mēs bijām spiesti iemācīties iepirkties internetā. Tās iespējas arī bija iepriekš, bet vienkārši sabiedrībai nebija tik liela nepieciešamība to izmantot. Daudz arī baidījās, piemēram, pasūtīt drēbes internetā, tas nelikās tik praktiski. Šobrīd jau katrs, būtībā 4. jau to uzskata par pilnīgu normu. Un arī pieaug šī norēķina izmantojot vietālruni, jo man pašam personīgi arī patīk norēķināt uz telefonu, vairs pat nav nepieciešams nesāt fizisko karti līdzi, mēs tagad varam izmantot tikai telefonu. Bet tas secinājums no šī ir tas, ka pieaugot bezskaidrās naudas norēķiniem, skaidrās naudas lietošana samazinās. Un kāpēc tas ir svarīgi? Jo līdz ar digitalizāciju nāk vairāk izaicinājumi, ko var iedalīt 3 blokos arī. Eirozonas atkarība no trešo valstu risinājumiem, globālo tehnoloģiju, kompāniju dominants un konkurences trūkums un maksājuma pieejamība visām sabiedrības grupām, privātums un noturība krīzes situācijās. Sākot ar pirmo, ja mēs paskatāmies uz Eirozonas kopējo bildi, tad saprotot, ka maksājuma kartes ir populārākais norēķina instruments, tad no Eirozonas visām valstīm tikai 5 valstīs ir sava vietējā maksājuma karte. Ja mēs šajā telpā paskatīsimies katrs uz savu maksājuma karti, tur būs viens vai otrs vārds virsū. Mums būtībā ir tikai 2 varianti, ko izmantot. Un Eirozonā ir šīs te 5 kartes, bet viņas strādā tikai šo te valstu ietvaros, un viņas lielākoties arī sadarbojās ar šīm te 2 lielajām starptautiskajām karšu kompānijām, lai tās varētu tikt izmantotas arī ārpus šīm te konkrētajām valstīm. Un procentuāli 69% tirgus daļas apgūst starptautiskās karšu schēmas, Visa, Mastercard, Eirozonā.
Un tāpatās arī maksājumos ir vietālu un būtībā 2 varianti - Apple Pay, Google Pay. Mums īsti citu variantu nav, ko mēs izmantojam. Un tur arī šī lielās globālās tehnoloģiju kompānijas ir nostiprinājušas savas pozīcijas, un tur viņas arī atrodas, un mēs esam būtībā diezgan lielā mērā atkarīgs no viņiem. Un te tas secinājums ir, jo vairāk samazinās skaidrās naudas lietošana, jo mūsu atkarība no trešajām valstīm pieaug. Un kāpēc tā ir? Jo šīm lielajām kompānijām viņām vēsturiski ir izveidojis šis tīkls, kas ir viņus nostiprinājis globālā līmenī, ne tikai Eiropā, bet arī visā pasaulē, un mūsu vietējiem risinājumiem ir ļoti sarežģīti ar viņiem konkurēt. Un tas mārketings, kā viņi pozicionē sev tirgu, arī diezgan agresīvs, un šeit tāds 2 bildes UEFA, es pareizi nosaucu, futbola čempionāts Vācijā un Parīzes Olimpiskās spēles. Katrs no šiem lielajiem pasākumiem noslēdza individuāls līgums ar Visa vai Mastercard, kas nozīmē, ka Parīzes Olimpiskajās spēlēs, ja mēs aizbraucām, mums bija Mastercard karte, mēs ar tur neko nevarējām nopirkt. Visā tajā olimpiskajā ciematiņā darbojās tikai Visa kartes. Tā iespēja, kas bija jādara, bija jāiet nopirkt priekšapmaksas Visa karti, ja nav iepriekšējo Visa karti, vai izmantot it kā skaidro naudu. Bet ko nozīmē izmantot skaidro naudu tādā pasākumā? Tur ir pāris bankomāti izvietot, jāstāv stundu garā rindā uz bankomātu, kad dabū skaidro naudu, izstāv pēc ūdens, un tagad tu tiec pie ūdens, viņam nav atlikums, ko izdot, un tad maz to ūdeni nevar nopirkt beigās. Nu, tā ir tā situācija. Mums ir Eiropā 2 lielas iniciatīvas, kas šobrīd strādā. Viena ir EPI un Vēro risinājums, kas ir Centrāla Eiropā, un tad ir Eiropā, kas ir Dienvidu Eiropā. Viņas strādā 3-4 valstīs, katrs savās 3-4 valstīs, tālāk pastiprināot šo fragmentāciju, un viņas arī nevar nodrošināt šo pašu tvērumu, ko nodrošina maksājuma kartes, kas ir klātienes veikali, kas ir visizplatītākais veids, jo ļoti, ļoti sarežģīti ir parādīt ārpus tajās valstīs, kur ir tā Visa Mastercard, piemēram, tāpat kā Latvijā. Ja esam Vēro risinājumu izstrādātājs, atbrauc uz Latviju, es saku, pieņemiet Vēro. Tirgotāji teiks, kāpēc man pieņemt Vēro, neviens viņu neizmanto. Un tāpat pie bankām, kāpēc mums tas ir vajadzīgs. Mums viss strādā ar Visa Mastercard. Un tāpēc ir ļoti grūti ieiet tajā. Bet ko tas nozīmē mūsu tirgotājiem? Ja es atveru veikalu, kā es pieņemšu elektroniskos maksājumus, man būtībā viens vai otrs variants. Kas notiek komisijām, viņas standarta aug. Pagājušajā gadā ir veikts Eiropas komisijas arī pētījums par to, ka komisijas pēdējo 5 gadu laikā ir dubultojušās tirgotājiem. Kas ir milzīgs izaicinājums. Un milzīgs izaicinājums vispār arī komisiju cenas ievākt, jo viņas ir daudz tirgotājiem tiek piemērotas dažādi, un nevienmēr viņas ir atklājums arī publiskajām iestādēm, lai varētu novērot, kas notiek komisijā. Par finanšu iekļautību arī ļoti svarīgs jautājums. Es nezinu, ka man te ir priekšā. Sākotnēji var šis, ka Eiropā nav liela problēma ar finansiālo iekļautību, bet ja pastāst nedaudz detalizētāk, mums ir cilvēkiem, 93% no cilvēku ir bankas konti, bet Nīderlandē tika veikts pētījums, aptaujājot sabiedrību, un īstenībā atbalsts veikt digitāls maksājums un norēķināties digitāli, un arī internetbanku izmantot, atbalsts nepieciešams katram 6 cilvēkam. Un tāpatās Norvēģijā atsevišķs pētījums parādīja to, ka 25% cilvēku saskarās ar digitāliem šķēršļiem izmantot. Un Latvijā nesen arī bija Delfos ļoti interesants raksts par to, kas notiek Latvijā. Nebija ļoti detāli tie dati, bet bija aptaujāts Latvijas pasts, kuram ir apmēram 70,000 klienti, kas vēršās pie viņiem, izmantot viņu pakalpojumus un atbalstu pasta nodaļās. Un tāpatās arī bibliotēkās ļoti daudz cilvēku nāk, un ne tikai tie veci cilvēki, bet arī jauni, izmantot dators un palīdzību apmaksāt, piemēram, rēķinus. Un par privātumu, ja ejam vairāk digitālā virzienā, nu tad, kas notiek ar datiem, viss, ko mēs darām, kādam kaut kur ir pieejams, un cik daudz mēs parasti zinām vispār, kam mūsu dati aiziet, maksājot karti, neviens īsti tam nepievērš uzmanību, bet paraugoties 10 gadus uz priekšu, ja viss pilnībā būs digitāli, jo cilvēkiem vienkārši tā ir ērtāk, nu tad jāsāk domāt vairāk par savu privātumu un datu aizsardzību, jo dati ir tas resurs, kas paliek aizvien vērtīgāks un vērtīgāks. Un kas mums ir ļoti svarīgi arī šajā ģeopolitiskajā situācijā, ir maksājuma nepārtrautīgi krīžu situācijās. Mums ir Latvijā mūsu krīžu risinājumi, kas ir diezgan svarīgi. Kritiskais bankomāta tīkls, offline maksājumi šobrīd ir ieviest ar kartēm, bet tas ir Latvijā darbojas. Viņš darbojas lokāli un ļoti tādā ierobežotā ietvarā. Bet, ja kaut kas notiks, piemēram, ja mēs skatāmies uz Ukrainas piemēru, tā doma ir tāda, ka cilvēks skries pēc skaidrās naudas. Un tā arī notiek sākumā, bet, ja, piemēram, notiek kara situācija, piekļūt skaidrai naudai paliek aizvien bīstamāk un bīstamāk, un to arī Ukrainas situācija pierādīja. Pirmkārt, ir ļoti sarežģīti apgādāt bankomātu ar skaidro naudu, ja visur notiek raķešu šaušanas un cilvēkiem aiziet līdz bankomātam ir tikpat bīstami. Tas nozīmē, ka vairāk jāpaļaujas ir uz digitāliem maksājumiem, maksimāli jānotur digitālo maksājumu nepārtrauktība, jo tas to drošību arī paaugstina. Jā. Ok, par digitālo eiro projektu. Tad, kur nāk šis digitālo eiro projekts, tā doma ir tāda.
kā es sākumā minēju, par tiem 3 blokiem - skaidrā nauda, privātā nauda un kriptoaktīvi. Tas digitāla eiro doma ir tāda, ka mēs apvienojam priekšrocības, kas ir skaidrai naudai, ar privāto naudu. Un centrālā banka emitētu ne tikai skaidro naudu, bet arī digitālu naudas versiju, kas tiktu izplatīta līdzīgi kā skaidrā nauda caur mūsu privātiem maksājuma pakalpojumu sniedzējiem, caur bankām. Tā būtu digitāla alternatīva skaidrai naudai, nekāds aizstājies. Tas ir noteikti jāatzīmē, ka centrālām bankām ļoti patīk skaidrā nauda, un viņi tiks turpināt nodrošināt. Digitāls eiro būtu vienkārši kā papildinājums, kā alternatīva, bezmaksas lietošana privātpersonām, kas vienmēr mums būtu pieejama. Un maksājuma pakalpojumu sniedzēji, arī kas ir Eiropas maksājuma pakalpojumu sniedzēji, viņi paliks šīs digitālā eiro maksājumu centrā. Visa šī izplatība digitālā eiro notiktu caur mūsu maksājuma pakalpojumu sniedzējiem. Viņiem būtu iespēja arī saglabāt šo ienākumu plūsmu, kas viņiem ir no maksājumiem šobrīd ar Visa, Mastercard, piemēram, tāda pat arī saglabātos ar digitālo eiro. Jo viņi iekasētu komisijas no tirgotājiem. Tirgotājiem būtu saskaņā ar regulu, kas šobrīd tiek izstrādāta, viņiem būtu likums pieņemt digitālo eiro, jo kā valsts naudai viņiem arī būtu likumīgā maksāšanas līdzekļa status. Bet, lai pasargātu no tā, ka viņiem tiek piemērots pārāk augstas komisijas, šī regula arī noteikti konkrēti kompensācijas modeli, lai nodrošinātu, ka digitālais eiro nav dārgāks par esošiem risinājumiem un dažādu apsvērumu dēļ, un varbūt pastāstīšu vēlāk, ja būs laiks, tās komisijas tirgotājiem būtu zemākas. Viens tas, ka viņš pastiprina konkurenci, ieviešot alternatīvu veidu, kā pieņemt maksājumus, bet otrs ar šo kompensācijas modeli, kas tiek izstrādāts, tirgotāju komisijām vajadzētu būt arī zemākām. Un ceturtais, kas ir ļoti svarīgi, kā es minēju, kāpēc ir sarežģīti ieviest šo jauno maksājumu sistēmu, kā Visa, Mastercard Eiropā, jo tad ir jāiet pie katra tirgotāja, jāpārliecina viņam ieviest savā postterminālī šos standartus, lai ar manu kartu var norēķināties. Privātajiem to ir ļoti sarežģīti un dārgi izdarīt. Publiskais sektors to var izdarīt ar regulu, un šī infrastruktūra tiktu ieviest pie visiem tirgotājiem, un viņi būtu atvērti. Tas nozīmē to, ka, ja es esmu privātais tirgus izstrādātājs, man ir sava ideja, piemēram, tas pats Vēro. Viņi var izmantot šos standartus, un automātiski viņa risinājums tiek pieņemts visā Eiropā. Tādējādi arī ne tikai digitāls eiro būtu papildus alternatīva, bet arī mums attīstītos Eiropā mūsu privātie produkti. Par to, kā digitālais eiro varētu izskatīties, viņš tiek paredzēts visiem lietojumu gadījumiem, viņš tiek paredzēts starppersonu pārskaitījumiem, klātienes maksājumiem tirdzniecības vietā un e-komercijā, maksājumi tiešsaistē. Bet, kas ir īpaši svarīgi, arī šie bezsaistes maksājumi, kā es minēju, mums šobrīd ir šie bezsaistes maksājuma karti iespējami krīzes situācijās pie krīzes pakalpojumu sniedzējiem, bet viņi ir limitēti. Digitālais eiro, kas nāk, tas būtu jauns risinājums tirgu, kad būtu iespēja glabāt šos digitālos eiro tieši savā vietālrunī vai viedajā kartē. Tas nozīmē, ka norēķins varētu notikt bez interneta savienojuma, un tas norēķins tiek izpildīts tūlītēji. Viņš netiek pēc tam, nav tikai autentifikācija, bet tiešām nauda arī aiziet. Ar NFC palīdzību nauda arī aiziet, un norēķins ir galīgs bez kredīta riska. Par lietotāju ierīcēm, jā, primāri tie vietāli, viņi domāt ar aplikāciju. Būtībā tas no mūsu perspektīvas izskatās ļoti līdzīgi, kā mēs šobrīd maksājam ar vietālu, bet arī būtu šīs fiziskās maksājuma kartes, jo vienkārši, ja mēs domājam par finansiālo iekļautību, un tas ir arī tas, ko Eiropas līmenī sabiedrības interešu aizstāvi min, ka fiziskās kartes ir jāsaglabā, un tāpēc arī digitālām eiro būtu fiziskās kartes, lai gan bankas to ļoti negrib, bet ir jādomā par visiem sabiedrības grupām, un arī interneta saskarsme, tāpat kā internetbanka, tāpat arī digitālām eiro būtu piekļūt caur internetu. Digitāla eiro aplikācija, ko izstrādāt eiro sistēmu centralizēt, ko varētu bankas piedāvāt, vai bankām būtu iespēja integrēt digitāla eiro pakalpojumus savās aplikācijās. Piemēram, Swedbank Citadelē mēs atveram viņa aplikāciju, tur būtu mūsu parastie bankas konti un arī digitāla eiro konts, vai mums būtu atsevišķa digitāla eiro aplikācija, kas var būt papildus iespēja. Par tehnoloģijām, kā norēķināties, protams, internets. Primāri Latvijā un vispār mūsu reģionā NFC ir pats svarīgākais. Tap and pay, neko citu īsti negribās darīt, negribās likt karti iekšā vai skenēt tos pašus QR kodus, bet tā kā tas ir Eiropas projekts, tiek domāts arī par QR kodiem, kas varbūt citās valstīs vēl ir aktuāls. Par privātumu datu aizsardzību. Digitāls eiro savu pozicionē kā augstāk privātuma risinājums. Un kā tas notiktos eiro sistēmu, to sistēmu būvēt tā, ka visa informācija, kas ienāk uz norēķina sistēmu, ko uztur centrālās bankas, viss šī informācija tiek pseido-anonimizēta. Centrālām bankām nebūtu iespēja identificēt, kas stāv aiz šī maksājuma, kam šis konts pieder, un nekādu privāto informāciju neiegūt. Savukārt finanšu pakalpojumu sniedzēji būtu tie, kas ir atbildīgi par šo AML kontroli un counter-terrorism financing kontroli, bet tas pievienotā vērtība nāk tieši no šiem bezsaistes maksājumiem, kur
nebūtu nekāda trešās puses starpniecība, tā kā ir iespēja ielādēt šos digitālos eiro pa taisno savā vietā runī, lai veiktu norēķinu, nav nepieciešama nekāda ārpusēja vēl validācija maksājumam. Un tādējādi tas būtu līdzīgi kā banknote makā, bet, protams, tas arī limitēts strādā tikai klātienes maksājumiem. Pastīšos vēl, cik laiks ir. Vēl ir laiks. Par Latviju runājot, jā, mums ir svarīgi visi šie Eiropas līmeņi arī, protams, prioritātes. Mums ir nodrošināt, ka ik viena persona var glabāt un izmantot centrālās bankas naudu arī nākotnē, uzlabot šo konkurenci, jo, kā es teicu, mums ir tikai 2 varianti, kā norēķināties ar kartēm, mazināt atkarību, bet tas 4., kas mums ir vissvarīgākais, ir tieši stiprināt šo noturību. Un kā digitālais eiro to darīs, ir nesen mūsu līdzīgi domājušās valsts, mēs esam sagrupējušies ar Somiju, Igauniju un Lietuvu, kur tika iesniegts regulai piedāvājums, kā digitālais eiro var stiprināt. Un tur ir 4 galvenie elementi. Viens ir tas, ka regula neierobežo dalību valstu rīcību attiecībā uz digitālā eiro lietošanu arī krīzes situācijās. Un tas varētu būt tā, ka piemēram būs tie offline limiti, jo saskaņā ar regulu, ja mēs esam maksājumi bezsaistē, bez trešo pušu validācijas, saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu, tur būs kaut kāda limita, cik daudz mēs tos digitālus eiro varam pirmkārt turēt offline un cik liels norēķins mēs to varam veikt. Kas ir svarīgi krīzes situācijās, lai mēs šos limitus varam paaugstināt. Tas būtu ļoti nepieciešams, ja sākās pēkšņi kaut kādas kiberuzbrukumi vai nepieciešamība izmantot šos offline limitus, lai ir iespēja to darīt tādā apmērā, kāds ir nepieciešams krīzes situācijās. Otrs ir dalību valsts loma, ka mēs ne tikai nodrošinām digitālo eiro izplatību caur finanšu pakalpojumu sniedzējiem, bet katrā dalību valstī būtu arī publiska institūcija, kas pie mums varētu būt potenciāli Latvijas pasts, pie kā cilvēki var vērsties, atvērt savus digitālā eiro kontus, un šī institūcija būtu papildus ar noturības elementiem iestrādātiem, kas varētu uzturēt savus sistēmas arī dažādos kiberuzbrukumu gadījumos. Vēl svarīgi konta piekļuvs ir tirgus dalībnieku maiņa. Ja, piemēram, man ir konts atvērts ar vienu banku, un šai bankai kaut kas notiek, viņai ir kiberuzbrukums, viņa nav piekļūstama, es varu bez viņas starpniecības piekļūt savam digitālā eiro kontam, nomainot uz citu banku, kas arī ļoti svarīgi. Skrienot uz priekšu, pastāties, ko cilvēki domā šobrīd, jāatzīmē tas, ka joprojām projekts ir diezgan tādā sākotnēja pozīcijā, bet Latvijas Banka vienkārši veic aptauju par to, ko jūs domājat par digitālo eiro, vai jūs to izmantot. Kā jūs redzat, jā, teica 26%, grūti pateikt 32%, ne 42%. Kāpēc šo rādu? Jo būtībā tas viss par to noturību, ko es stāstīju, viņš ir vērtīgs tikai tad, ja cilvēki realitātē izmantos digitālo eiro. Citādāk, jebkas, ko mēs izstrādāsim, nav bez jebkādas jēgas, ja cilvēki vienkārši to neizmanto. Un kāpēc cilvēki saka, ka viņi to neizmanto? Pirmkārt, lielākais bloks ir, ka trūkst informācijas un izpratnes, nedrošs, riskants, neusticās un tā tālāk, un dod priekšroku skaidrai naudai. Kas arī liels tāds mīts ir nedaudz, ka digitālais eiro nāk, lai aizstātu skaidro naudu, bet būtībā tas nekādā ziņā nav saistīts ar 2 papildinošu produktu. Un vienkārši, ko šī aptauja parāda, ka mums ir jāmēģina vairāk un precīzāk komunicēt par šo projektu, kāda ir pievienotā vērtība sabiedrībai, un ka tas nav nekāda saistība ar skaidrās naudas aizstāšanu. Par projektu plānu, viņš ir diezgan apjomīgs, kā jūs saprotat, eiro sistēmas līmeņa projekts. Viņš tiek dalīts fāzēs. Bija izpētes fāze, kurā tika formulēts šis digitāla eiro piedāvājums. Beidzās 23. gada oktobrī. Tagad mēs atrodamies sagatavošanās fāzē, kas beigsies šomēnes. Šī mēneša beigās ECB padome, kur arī piedalās Latvijas Bankas prezidents, lems par to, vai mēs turpinām projektu vai nē. Un, ja tiks pieņemts lēmums, ka mēs turpinām, tad mēs ejam uz nākamo fāzi, kur jau sākt izstrādāt digitālo eiro infrastruktūru. Un potenciāli mēs sākt arī tādas maza apmēra pilotus veikt, ka mēs jau redzētu, kā praksē digitālais eiro strādās. Bet kas ir ļoti svarīgi, ir šis apakšējais teksts, ka Eirosistēma to nevar izdarīt viena pati. Ir nepieciešams šis regulējums, ko neizstrādā Eirosistēma, bet Eiropas Savienības likumdevēji. Un tas ir tāds neprognozējams process, jo viņš jau iet 2 gadus un vēl gals nav redzams, bet bez šī regulas pieņemšanas digitāla eiro nemaz nevar emitēt. Tāpēc viss tā emisija, un kad mēs varētu digitālo eiro praksē izmantot, ir atkarīgs no tā, kad regulējums tiks pieņemts. Tālāk, paldies par uzmanību. Es nezinu, cik man vēl minūtes ir laika, bet ja ir kāda iespēja jautājumiem, tas būtu ļoti labi. Jautājums bija par digitālā eiro saistību ar digitālās identitātes maku. Tas bija jautājums, tā arī sākās. Jautājums, vai bija testi vēl kaut kādi, vai ir jau testēts, vai domāts, kā to darīt? Jā, bet par testiem es zinu, ka notiek diskusijas par to Eiropas līmenī, bet cik tālu viņas ir, ja godīgi, es nezinu. Bija jautājums, es muguris varētu padot. Jā, man jautājums ir,
Kādā veidā tiek nodrošināti bezsaistes maksājumos, lai es neiztērēju 2 vai 3 tos pašus eiro? Tas arī ļoti labs jautājums. Jo, kā mēs pirms prezentācijas runājām, tehniskās specifikācijas, kā tas realitātē strādās, joprojām ir izstrādes posmā. Es neesmu tehniskākais cilvēks. Es strādāju tieši pie tā visa tā vēlmi sarakstu vai neko Eirosistēmu veido. Bet tas, ko es varu pateikt, ir tas, ka tas būtu kaut kas nebijis tirgū, un tas ir ļoti, ļoti sarežģīti. Būtībā Eirosistēma pati to nemaz nedarīs. Ir iepirkts ārējais piegādātājs, kas to izstrādās. Tur ir nepieciešams, cik es zinu, piekļuvu šajos smart viedajos elementos, kas ir vietā ruņos, un tā arī cits stāsts, kā to nodrošināt par saprātīgām summām un tā tālāk. Bet par visiem tiem drošības aspektiem tuvākā gada laikā vajadzētu būt informācijai par to, kā tas izskatīsies praksē un kā nodrošināt šos te, lai nebūtu double spendings. Es jau atvainojos par tādu nekonkrētu atbildi, bet... es jau apmēram domāju, ka tas mums... jā, tas ir work in progress. Vai kādu vēl jautājumu varbūt? Mans tas nepārāk kaitī jautājums. Būs papildus emisija, mēs runājam par 10%. Vai nauda tiks izņemta no apgrozījuma no banka vai vēl no kaut kā? Vai digitālais eiro tiks tā kā emitēts? Nē, tā emisija notiks tādā veidā, kā es varēšu papildināt savu digitālo eiro kontu, varēšu iemaksāt skaidro naudu bankomātā, un mans konts tiek papildināts, vai es no savu privātā Komercbankas konta ieskaitu digitālo eiro makā. Tas, kā tas notiek, viņš tiek dzēsts un veidots pēc pieprasījuma. Attiecīgi, bankām būs papildus konts, centrālajā bankā, kuras šī likviditāte tiks nodrošināta, un, ja kā viņas klients grib papildināt digitālo eiro kontu, tā nauda tiek paņemta no šīs te bankas konta un ģenerēts digitālais eiro manā digitālā eiro kontā. Un, attiecīgi, dzēsies atkal viņu pārkonvertējus apakaļ uz privāto naudu. Tā kā jauna nauda netiks veidota digitālo eiro. Vai būs obligāti kaut kādus, runājam par 10%, plānotiem 10%, vai bankam kaut kāda veida būs jānodrošina, ka daļa no aktīviem pāriet uz digitālo eiro vai ne? Kādā ziņā obligāti, viņiem būs jānodrošina šīs te likviditātes avots, bet nekas papildus ne. Jūs tur vienā slaidā pieskārāties tādam, laikam, visbūtiskākiem jautājumam šeit, ja nerunā, protams, to offline maksājumu drošību. Esmu Komercbanka lobijs pret attiecīgo risinājumu, jo es saskatu, ka Komercbankas varētu būt stipri ieinteresēts, lai šis atliktos pēc iespējas ilgāk, jo tas nosacīt decentralizētu un nekontrolējamu struktūru apdraud potenciālos operacionālus ieņēmumus, kas ir tieši no maksājuma apkalpošanas un visām pārējām saistītajām lietām, kas ar to saistītas ir. Vai jūs izjūtat šādu lobiju pret šo jau šobrīd Latvijas vai, piemēram, Eiropas līmenī, vai gadījumā tur bija, jūs arī teicāt, ka tur kaut kāda kompensācijas mehānismi, kaut kas tam līdzīgs, vai netiek plānots šeit kompensēt Komercbanku neiegūtos ieņēmumus kaut kādā mērā, jo es jūtu, ka, ja tur vēl privāti iesaistīties, tur konkurence ļoti varētu, teiksim tā, uzlabot cenu līmenī komersantiem, tas tāds garš jautājums. Par banku lobby runājot, katrā valstī Eirozonā tas ir atšķirīgi. Pie mums, mēs jau 2 gadus ar bankām strādājam, mums ir izveidots atsevišķs fórums saucamais, kur mēs tiekamies ar mūsu lielajām bankām un runājam par digitālo eiro. Mūsu dialogs nav, kur bankas kaut ko lobētu, mums ir ļoti strukturēts dialogs par to, kā digitālais eiro risinājums būtu izveidojams tā, lai nebūtu šīs te peļņas aizplūšanas. Jo digitāls eiro to nav paredzēts. Digitālam eiro nāk šis te kompensācijas modelis līdz, kur šī te plūsuma tiek saglabāta. Un ja mēs paskatāmies, kas maksājuma tirgu notiek arī ar stablecoiniem, patiesībā tas ir lielāks risks nekā digitālam eiro. Jo, labi, šī te likviditāte, digitāls eiro kā centrālās bankas nauda glabāsies centrālā bankā, šeit notiek depozīta aizplūšana. Bet tas notiks tādā veidā, ka, lai neietekmētu šo te kopējo likviditāti, tur arī atsevišķi pētījums par to, cik lielā apmērā digitāls eiro mēs varēsim turēt savā digitālā eiro maciņā. Par kompensācijas modelī šobrīd Visa, Mastercard ņem schēmas maksas par to, kad bankas izdod vīzu karti un par to, kad pieņem vīzu maksājumus. Digitālā eiro, viņš būs būtībā tāda paša maksājuma schēma, bet šīs schēmas maksas tiek noņemt no publiskās institūcijas šo te
nosedz no savas puses centrālās bankas, šeit rodās ietaupījums, bet saglabājās tirgotāju komisijas. Viņas būs limitētas ar regulu, lai nebūtu pārāk liels šīs komisijas, bet viņas būtu objektīvas attiecīgi pēc izmaksām, kas veidojās bankām piedāvāt digitālo eiro pakalpojumus. Un fiziskām personām izdevēja bankai ir jānodrošina bezmaksas šie pakalpojumi, bet viņi saņem šo starpbanku komisiju, kas jau šobrīd pastāv maksājuma schēmā, kas būtībā nosedz šo. Un ja viņai nav maksājuma schēmas komisijas, attiecīgi šī plūsmai nevajadzētu samazināties. Tas ir ļoti detāls jautājums, kas tiks regulāri risināts, kā šis kompensācijas modelis beigās izskatīsies, bet šis ir tas galvenais princips, lai nesamazinātos ienākumu bankā. Un tā kā tas lobijs nav par to, lobijs ir par to, vai kā beigās ar regulu izskatīsies, ja tur ir bezmaksas pakalpojums saraksts, lai vienkārši viņš nav par plašs, lai viss būtu noteikti samērīgi. Jā. Ja nav jautājumu, es tad vienkārši komentāru. Es piekrītu un saprotu tiem lielajiem mērķiem, kādēļ tas tiek darīts, šī teiksim, neatkarība vai stiprināšana, atvilkt atpakaļ kontroli uz Eiropu pār mūsu datiem un šī negribam arī naudu. Bet, man liekas, ļoti liels izaicinājums būs, kā to aiznest cilvēkam parastajam, kurš ir pieredzis, jau viss strādā, kāpēc kaut ko mainīt, un kurš tur nedomā tur strateģiski. Jā, tas būs milzīgs izaicinājums. Labi, digitālam eiro ir tas piedāvājums. Līdzīgi cilvēkiem patīk skaidrā nauda, bet tev ir iespēja turēt savā īpašumā arī digitālu naudu, kas pieder tev. Jo, ja mēs paskatāmies par definīcijas, tas, kas tev bankas kontā nav, tas, kas tev pieder, ir aizdevums bankai. Nevienam tas neinteresē šīs definīcijas, protams, arī. Bet tā ir taisnība. Bezsaistes maksājuma labā būs pievienotā vērtība, kas varētu būt šis selling points Latvijā no drošības aspektiem. Bet jā, pārdot digitālo eiro būs liels izaicinājums, to atzīst būtībā visā eiro sistēmā. Bet atkal. Pastoties to aptaujas rezultātiem, joprojām projekts ir sākuma pozīcijā. Vēl joprojām nav nemaz sākts tā masveidā komunicēt par digitālo eiro, reklamēt viņam, parādīt, kas viņš patiesībā ir. Tāpēc tas ir tāds uz priekšdienām darbs. Man ir jautājums tāds, lai tas projekts tā normāli strādātu, ir jābūt, viņam jāstrādā arī visā Eiropā. Jā, mēs šobrīd Eiropā nevaram kopsaucējus par daudz elementārākām lietām atrast. Kādas ir cerības šeit to visu izdarīt? Tur nostājās Orbāns, pasaka viņam vīza patīk, visu uz redzēšanos un čau. Šis būs Eirozonas projekts. Primāri. Sorry. Jebkurā gadījumā, ja tur atradīsies kāds, kuram ļoti būs māsītis strādās vienā no uzņēmumiem un... Šeit ir tā, ka ir jānodala tas politiskais process, kas ir ar regulu saistīts Eiropas Savienības līmenī, kur arī ir izaicinājums, lai gan Eiropas padomē, kur strādā finanšu ministrijas, tur ļoti konstruktīvi iet uz priekšu to regulas izstrādi, jo viņi katru savā pusē izstrādā pozīciju. Tur diezgan konstruktīvi iet uz priekšu, tur nav tādas milzīgās domstarpības, kādas varētu būt. Un tad ir Eiropas parlaments, kur ir politiķi ievēlētie, un tur gan politiskām partijām, konservatīvākiem, demokrātiskākiem ir dažādi šīs domas par digitālo eiro, un tur šis process nedaudz ir ievilcies. Un šobrīd ir nopublicēts laika rāmis, kad varētu parlaments nākt ar savu pozīciju ārā par regulu, kas ir ļoti svarīgi, lai viņi vismaz iznāk savu pozīciju, un tad viņi var iekšēji nobalsot, pirms viņi sāk diskutēt ar padomu trialogos ar Eiropas komisiju. Bet skatīsimies, kāds būs tā pozīcija, jo nesen arī šis darba grupas vadītājs, kurā skat šo digitālo eiro regulu, viņš iznāca ar pilnīgi citu skatījumu par to, kā digitālam eiro vajadzētu izskatīties. Tā kā būs vienkārši interesanti, kas būs šajā gala ziņojumā un par ko viņi nobalsos, bet tas ir risks, ka tas var ievilkties. Ilgi. Termiņi likās optimistiski. Termiņi ļoti optimistiski. Jo mūsu pusē mēs tā cerība optimistiskā ir, ka nākamgad šis regula varētu tikt pieņemt, un tad ir vajadzīgi 2,5 gadi eiro sistēmas pusē, lai digitālo eiro varētu emitēt, ka mēs jau varētu izmantot. Skatīsimies, kāds būs. Tas ir ļoti neparedzējams process. Paldies!